Darling, you send me. I know you send me. Sveiki! Apsveic ar to, ka beidzot ir atkal Instagrama iedvesmots video. Un šo video ideju iesūtīja Kitija Alpe. Un viņa iesūtīja šo make-upu, ko uzsīja I Love Sorry. Tā ir meitene, kurā ir youtubere. Un viņai nav tutoriāls šim tēlam. Un es izdomāju to, ka man ļoti patīk visi tumšie bordo toņi. Un pie tam es eju ārā šokar. Un es padomāju, ka es varētu uzkrāsoties kopā ar jums un parādīt, kā es panākšu šo repliku šim tēlam. Īstenībā viņš ir ļoti skaists. Viņai sarkans, kāds brūns, iekšā zīmuls, maigi persiku toņu ēns un tāda kā ļoti izteiksmīga gara kaķets. Un diezgan tumšas lūpas. Un es esmu jau iekrāsojis savas uzacis. Viņas izskatās daudz biezāks nekā viņas realitātē ir, bet man devīgais uzacis ir tik biezs, tāpēc noignorēsim to faktu un nerakstīsim komentāros to, ka man ir pārāk biezs uzacis, jo es zinu, viņas ir biezs. Paldies par uzmanību. Bet es sākšu ar acīm un es jūs pietuvināšu tagad. Sākšu ar to, ka es uzklāšu pavisam nedaudz koncealeri. Šodien es izmantoju NYX koncealeri tonī. Man šķiet, ka tas visgaišākais 00 CV. Un tas vienkārši ar pirkstiem izretušēšu. Jūs varat izmantot arī otiņu un tā tālāk, bet ar pirkstiem daudz ātrāk to visu izretušēt. Un tas sniegs mums to bāzi un manas vēnas, kā jūs redzat, ir uzreiz pazudušas. Es gribu sākt izmēģināt speciālos ēnu bāzes, bet es šomēnes nepērku neko. Jā, es šomēnes neko nepērku, tāpēc gadīsim nākamo mēnesi. Un nākamais solis ir, es paņemšu no šīs Cool Neutrals NYX paleti. Un es paņemšu šo tonu, kurš vistuvākais manām acīm. Un es vienkārši nostiprināšu pilnīgi visu ar jebkādu otiņu. Es paņemšu šādu otiņu. Un es nofiksēšu šo koncealeri. Sākšu ar to, ka es paņemšu šo visgaišāko rozo un savu blending otiņu un uzklāšu viņu savā ielokā un vienkārši sākšu to trīsdimensionālo. Nākamā lieta, ko es izdarīšu, ir, es uzklāšu šo persiku vaigu sārtumu, jo man nav nekā līdzīga tai ēnai, un šis ir vistuvākais, ko es varu atrast no sava klāsta, kas ir diezgan skumīga, bet tā ir dzīve. Un es viņu klāšu ar speciālu otiņu, kur es izmantoju, lai klātu ēnas, bet es viņu klāšu ar sametnētas, jo es gribu, lai viņas ir ļoti pigmentētas, un vaigu sārtumiem parasti nav tendence būt pigmentētiem, tāpēc es izmantošu šādu plakano otiņu, un es ņemšu šo vaigu sārtumu, un es riktīgi uzlikšu virsū. Un tas ir triks, kā panākt, lai ēnas ir pigmentētas. Un, kad es esmu uzberzusi virsū, es paņemšu jebkādu mani šeit setting spray. Un nedaudz uzsprejošu, un tad es klāšu uz visu savu plakstiņu. Un tad atkārtošu to līdz mirklim, kamēr mani apmierinās pigmentācija. Un ideja sakot, kamēr mani abi divi plakstiņi būs pilnībā šajā tonī. Kad tas ir izdarīts, es paņemšu savu blending otiņu un vienkārši izretušēšu, paņemot nedaudz produktu uz savas otiņas, un es vienkārši izretušēšu malas, var teikt. Un tagad, kad tas ir izdarīts, es ņemšu šo oranžīgo toni no šīs paletes. Šāds otiņas, tās pašas otiņas, ko es izmantoju pirms tam. Un es viņu klāšu stūros ieloka daļā.
tagad es paņemšu melno laineri, kas būs Ingot melnais gēla lainers, kur es izmantoju daudz reizi jau īstenībā. 77. laineris. Viņš izskatās šādi. Ar viņu ļoti viegli strādāt, ja jūs esat iesācēji un jūs neprotat tik ļoti labi visas gēla lietas un visas lainera stafus. Tad es jums noteikti iesaku izmēģināt šo gēla laineri. Un es ņemšu šādu smalku oteņu. Paņemšu pavisam bišķiņu produktu savas otiņas. Es pietuvināšu. Un es zīmēšu kaķecis. Viņai ļoti garas un ļoti plānas kaķecis, tāpēc es sākšu ar vidu. Tā aptuveni izskatās viņas kaķets. Ja jūs man nedaudz prasa, kā var zināt, kurš ir labākais laiņas, lai zīmētu kaķeci, es jums varētu ieteikt. Vienkārši nolieciet savu otiņu un līnija, kā ir šī, vienkārši zīmēt uz āru. Un tad būs vislabākā līnija, kas jūs acīm piestāv. Un es tagad uzkrāsošu otrās un es atgriezīšos atpakaļ. Es paņemšu pavisam nedaudz šī koncealera uz savas rokas, un tas ir apmēram tas, ko visi cilvēki saka, kā var panākt to perfekto kaķeci. Jūs vienkārši ņemat otiņu, kura ir ļoti plakana. Paņemiet pavisam nedaudz šī produkta, jūs negribat, lai jūs izbojātu. Un tad paņemiet un vienkārši notīriet lejas daļu. Padarot viņu maksimāli perfektu. Un es parasti paņemu blenderi un pieplacinu, jo jebkurā gadījumā jūs liksiet tonālo vēlāk. Vai arī jūs jau esat uzlikuši tonālo. Šādi. Un tagad jūs uzliksiet tonālo, jūs neredzēsiet tos pleci. Un to pašu dariet ar otru. Jūs redzat to, ka viņi nav pat perfekta. Un to es izlabošu. Lai ir kaut kas līdzīgs uz sarkanīgu brūno toni. Es izmantošu brūno zīmolu un nedaudz sarkano zīmolu arī iekrāsošu iekšā. Tad es sākšu ar brūno zīmolu un es vienkārši iekrāsošu visu iekšējo daļu. Un es nav tik viegli turot spogulīti rokās. Ja man nebūtu spogulītis rokās, es vienkārši uztaisītu šādu un iekrāsot, bet tā kā es turu spogulīti vienā rokā. Un tagad es paņemšu šo sarkano zīmolu, kas ir domāts vairāk lupām, bet tas nekas. Un uzkrāsošu viņu pa virsmu, radot tādu sarkanīgi brūno toni. Un tas arī viss atstiņām. Nav viss atstiņām. Tagad es uzlikšu sejas kosmētiku, tas ir tonālo, un tad mēs turpināsim acis. Un es tonālo jums nerādīšu, tāpēc, ka uzliku koncealeri, un tagad es iekrāsošu lejas acis daļu. Un vai tas bija dīvaini pateikt, Un es izmantošu šādu kainu, pateikt kā plakanotiņu. Un es izmantošu to pašu oranžo toni, ko es izmantoju pirms tam, bet, lai man nenopirkt pēc sejas, paņemšu nedaudz produkta un nostīšu to nost. Un tas palīdzēs jums, lai jūsu ēnas apvis jūsu seju. Protams, viņas var jebkurā gadījumā nonākt pie visu jūsu seju, bet šis palīdzēs. Lai es vienkārši viņu klāšu maksimāli tuvu. Un man vajag kaut ko vēl precīzāku. Es paņemšu šādu otiņu un es vienkārši viņu likšu pa taisno uz krustu līnijas.
Un tad es paskatīšos par tā bildē. Jā, aptuveni tas tā ir. Un tagad es paņemšu šo pašu blendingotiņu. Un ja vajag, vienkārši pielabojiet ar jūsu blenderi vai kādu, vai ko es tā kā lietu rotiņā. Panālo. Uzliku skropstiņas, protams, var izlaist to daļu un vienkārši pārlekt uz skropstušu. To es arī izdarīju, bet man ļoti patīk, kā izskatās ar skropstiņām. Un šis ir mans mīļākās NYX Doll Eye, tāpēc jūs varat izvēlēties kādas jūs skropstiņas gribat, bet man gribējās šīs. Un lūpkrāsa vistuvākā, ko es varēju atrast, ir šī, kas saucās Kopenhāgena, un šī man mīļākā pavasara lūpkrāsa. Vispār mīļākā tumšā, tad kā burgundī toņa lūpkrāsa, un man ļoti patīk tas, ka šo var izmantot arī bez zīmuļa. Ka viņa vienkārši var uzklāt, un viņa jau ir tik pigmentētā. Viss, protams, tas izskatīsies daudz citādāk man uz acīm, tāpēc, ka pirmkārt man ir tiešāks seja un vispārējais, bet man šķiet, ka man sanāca diezgan līdzīgi. Jā, man sanāca diezgan līdzīgi, bet es ceru, ka jums patika šis video, šis ir ļoti pavasarīgs un ļoti tāds, jā, pavasarīgs skrims, un ja jūs izmēģināt, neaizmirstiet ietekot mani savās bildēs vai uzlikt hashtagu Emilija Young vai kaut kā tam līdzīgi, lai es varu ieraudzīt un atrast šeit uz hashtags. Un mans Instagrams, kur es varu piesakot, lai sūtītu man savas make-up idejas. Pagaidām man ir diezgan daudz idejas sasūtīts, un es viņas, protams, visas izskatu un visas izvēlos, kuras man lietot un kuras nē, kurām man ir līdzekļi un kurām man nav līdzekļi. Es, protams, nevaru visu izdarīt, ja man nav vajadzīgās kosmetikas tagad uz vietas, bet es ar lielāko prieku izmēģināšu pilnīgi visus, un es apsolu, ka es likšu vismaz 2 reizes nedēļā šāda veida video. Es ceru, ka jums patika, un jā! Neaizmirstiet man piesakot Instagramos un uzspiest like šim video. Un tiksimies nākamajos video.